Nē, mamma, stāv, nenomierinies. Viss ir ļoti labi. Smaidu. Pārsla Sipora dzimusi Limbažu rajonā Pālē. 4 bērnu mamma, 3 mazbērnu vecmāmiņa. Vidzemes slimnīcas vecākā traumatoloģijas un uroloģijas nodaļas māsa, kura asinis ziedojusi jau 131 reizi. Man jau pamatskolā interesēja medicīna. Un pēc pamatskolas es aizgāju mācīties uz Cēzu medicīnas skolu, kur es pabeidzu 72. gadā. Un tad zināju, ka Valmierā atradās trauma nodaļa, kur man trauma pacienti vispār pie sirds. Zinu, ka viņiem vajag daudz palīdzības. Un tad 74. gada oktobrī, ja nemaldos, pārnācu uz Valmieru. Es atbildu nodaļā pilnīgi par visu. Par medicīnisko, par saimniecisko, par inventāru, par darbiniekiem, sastādu grafikus. Rūpējos par to, ja kāds izkrīt no ierindas ārā, ja. Stādu atvaļinājumu grafikus. Eju pie pacientiem, runājos ar pacientiem, pārsienu viņus. Pēc endoprotezēšanas palīdzu iekustināt ceļu locītavus. 2 reizes nedēļā rakstu aptieku, uzvedu aptieku. Papildus tam Pārsla brīvdienās piedalās slimnīcas pētījumos, teju katru reizi brauc līdzi atbalstīt mazdēlu BMX sacensībās un vasarā izbauda dārza darbus pie meitas, kurš gan nevēlētos tik aktīvu Omi. 80. gados bija pirmā reize, ka bija kaut kāda ārkārtas situācija, ka bija nepieciešams 01 asinis. Un 2004. gadā 14. jūnijā asins pārliešanas nodaļa kopā ar Sarkano Krusta biedrību rīkoja apsveikšanu, kuri nodevuši 50 un vairākas reizes. Tad tajā gadā es saņēmu pirmo reizi atzinības rakstu un arī goda donors zīmi. Nu jau asins ziedošana ir tāds pats ieradums kā kafijas tase katru rītu. Par cik es esmu tik daudz reizes jau nodevusi, tad jau, kad nāk tie 2 mēneši, tad ir tā kā, saka, ja kaut kas tā kā pietrūkst, tas, ka narkomānam vajadzētu kaut ko iešpricēt. Un tad, kad paņem, atnāku nododu asinis, tad man ir kaut kāds uzplaukums, es varu kaut ko vairāk padarīt. Arī ikdienas darbā Pārsla redz, cik nozīmīga ir asins pārliešana. Nodaļā ir ļoti nepieciešams pie smagām politraumām, pēc lielām operācijām, kā gūžas locītavas un ceļu locītavas operācijām, jo tur ir diezgan liels asins zudums. Šie vecie cilvēki no laukiem, kas tiek atvesti, viņi nav bijuši pie ārstiem ar gadiem. Viņi iestājās, kad hemoglobīns ir 5, 6. Tādu nevar neoperēt, neko tam līdzīgi, jo hemoglobīnam vismaz ir jābūt kaut kur uz 10. Un kā to novērtē slimnīcas pacienti? Mēs parasti pacientiem uzsmējam, ka tagad pārliesim čikānu asinus un ka tad varēs iet kaimiņam zirgus zakt. Viņi saprot šo melno humoru, viņi atsmēj. Viņš saka, ja jau neesmu zacis, tad arī nezakšu. Un nav jau ko vairs. Paldies, Pārslas māsīm, ka mūsu kājas jau lokās un mēs drīz varēsim kārtīgi iet. Un tad arī jūsu ziedotajām asinim, lai visiem cilvēkiem ir labi. Lai vairāk būtu tādu cilvēku kā Pārsla. Pārslai drīz donoru gaitas vecuma ierobežojuma dēļ būs jāpārtrauc, bet tas viņai netraucē donoru kustībai aicināt pievienoties citus. Es ļoti lepojos ar to, ka mani bērni ir donori, mans nots ir donors, man dēlam klases biedri, Aivar, mamma, vai nevaram pieteikt, piesakat, mēs arī nāksim. Tā kā man ļoti daudz pazīstam ir un kur ņem un nāk un nodod. Mazdēlam vēl jāaug, lai viņš padomā pats, ko viņš domā darīt. Varbūt, kad Omei vajadzīgs kaut kad. Mēs ļoti daudz varam palīdzēt, lai daudziem cilvēkiem glābtu dzīvības.